piemēram, Latgales kultūrvēstures muzejā. Ir klāt atkal jaunais mācību gads, ir klāt rudens, un rudenī, kā saka, ražulāts, un šī gada rudens izstāžu sezona mums ir aizsākusies ar amatniecības cildināšanu, ar amatnieku godināšanu. Nu, pat pagājušajā nedēļā mēs aptvērām greznu skaistu izstādīju Kristāla Kurtītei 25 gadi un arī tās ilgadējiem vadītājiem vairāk kā 40 gadi Andri Kačkānam. Un šodien pie mums viesojas nemazāk nozīmīgs jubilārs, amatnieks, godnieks Anatolijs Vituškins. Anatolijs šodien arī svin bagātīgu dzīves jubileju. Un arī, tā kā jūs noteikti redzējāt, ejot uz izstādes atklāšanu, afišā rakstīts, nu jau 50 gadus draugos ar mālu arī. Tas ir vesels pusgadsimts. Varbūt nedaudz tādu kā dzīves gājumu, bet ļoti visi Anatolijs. Anatolijs ir dzimis Ludzānietis, un Ludzāni uzsācis skolas gaitas, tur pabeidzis 1. klasi, bet tā kā vecākus darbs atvedis uz Rēzekļu tēti, tad arī ģimene ātri vien pārcēlās uz dzīvi Rēzekļu. Protams, Rēzekļē pabeigta arī vidusskola, gan pēc tam arotskola. Ir mēģinājums arī stāties mākslas skolā, jo izrādās, ka tā interese par mālu Anatolijam radusies tieši Ludzā, apmeklējot Ludzas muzeju, kur Ludzas ķeramiķis Šmulāns, vēl viņu slavenais autors, arī iekārtinājis. Un redzot tos īkplastikas pelniņus, arī radusies interese pašam mēģināt. Un tāpēc arī skolotāji, esot viņu mudinājuši, nu, ir jāiet uz mākslas skolu un arī jākļūst par ķeramiķi, vai ne? Bet nu, tā sagadījās, ka tas toreiz neizdevās. Anatolijs pabeidza arot vidusskolu 14. aizgāja armijā, kā toreiz visiem puišiem bija jāiet. Un pēc tam atgriezies, dzīves ceļš viņu aizveda uz Latvijas ķeramiķi. Tur Tulmužu cehā sākās darba gaitas. Es tā palasīju, ka tas tā laikam saistās ar apdedzināšanu beigas, ja? Saucās tas amats, ko viņš uzreiz ieņēma. Un tā tur vairākus gadus nostrādāja, bet tad sapazinās ar Meikulu Reidzānu. Laikam daudziem šeit klātesošiem ar Meikuls Reidzāns, jā, ir jau šis vārds zināms, slavens sveštur, Latgales keramikas svešturmeistars. Un tad Anatolijs ar viņu pamainījās vietā. Viņš strādāja Rēzeknē, Rēzeknes cehā, un Anatolijs Tulmužos. Bet viņiem dzīves vietas bija izdevīgāk pamainīties. Ja? Anatolija Rēzeknē, Rēzeknes cehā un Meikuls tad aizgāja uz Tulmužiem. Tad nāca tie 70. gadu beigas, tās laikam bija Jānis Kujāts, arī brauca uz Latgali. Jau kad 75. gads, kad Jānis Kujāts, mākslas zinātnieks, slavenais, tas, kurš Latgales keramiku atkal pacēlis gaismā, arī brauca uz šiem cehiem, runāja ar jaunajiem keramiķiem puišiem un aicināja viņus pievērsties nopietni Latgales keramikai. Nu, Anatolijs pats arī saka, ka tā bija lielākā un pirmā viņa skola pie Jāņa Kujāta. Pēc tam jau 80. gadā no pašiem pirmsākumiem Anatolijs arī ir Tautaslietišķās mākslas studijas, Andrija Paulāna Tautaslietišķās mākslas studijas, tam drīz vien, pēc pāris gadiem jau arī garumata. 82. gads, ja, kad notiek Vissavienības lielā izstāde Maskavā, kur arī Anatolijs piedalās ar saviem darbiem. Nu, tā tie gadi ir aizskrējuši, ja? Un šodien to ražu mēs redzam šajā zālē. Tieks par tevi, Anatolija, par taviem radošajiem meklējumiem, par tavām idejām. Un es tev novēlu, lai tev tiešām daudz vēl radošas idejas, lai tu iepriecini gan savus draugus, paziņas, gan arī visus pārējos mums rēzekniešus. Paldies un sirsnīgs sveiciens tev jubilejā no mums. Un muzejnieku saimes. Paldies. Tavus nopelnus pagodināt ir ieradušies arī Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Patkaševičs.
vārds. Viņam lūdzu. Un pie visiem šodien tāda piestiprinātā pasākuma diena, tikko atbraucam no mūsu infekcijas nodaļas slimnīcas atklāšanas ceremonijas. Arī starp citu ir mākslas objekts un arhitektūras piemineklis, un tur arī cilvēki ieguldījuši savu dvēseli. Bet arī ļoti apsveicama tradīcija, ko piekopja Latgales kultūra vēsturiskais muzejs, godināt mūsu māksliniekus dažādos virzienos šeit muzejā, viņu izstādēm personāliem. Un šodien mēs svinam gan dzimšanas dienu Anatolijam Vituškinam, gan arī viņas profesionālas darbības jubileja 50 gadi. Ļoti nozīmīgs pasākums, jo cilvēks ir ļoti vērtīgs. Anatolijs ir ne tikai potnieks, pazīstams un priecina mums katru reizi ar saviem mākslas darinājumiem, bet arī novada pētnieks, un viņš ļoti aktīvi interesējas par Rēzeknes vēsturi, neskatoties uz to, ka piedzimis Ludzā. Es ceru, ka Rēzekne jau kļūsi par jūsu dzimto pilsētu, un mēs tiešām liekojamies, ka mums ir tāds pazīstams un radošs novadnieks. Un no savas puses, protams, gribu jums pateikties par visiem jūsu darbiem, kas tiešām slavina arī mūsu pilsētu un ceļ diezgan augsti to latiņu mūsu starp potniekiem, un jūsu darbi tiešām ir izcili. Viņi jau vēsturiski iezīmējas Rēzeknes ainavas, kā piemēram princese Roze, un es skatos, ka vienkārši unikāls pasākums bija, kad mēs pilsētas svētkos atklājam šo pieminekli. Tiešām milzīgs paldies, un no pilsētas domas mēs sagatavojam jums pateicības rakstu, ko es gribu jums pasniegt. Pateicība Anatolijam Vituškinam par ieguldījumu Latgales keramikas tradīcijas saglabāšanā un nozīmīga dzīves jubileja. Tiešām sveicu vēlreiz dzimšanas dienā un profesionāla jubileja. Un lai jums būtu veselība un tikpat priecot mums ar savu. Man diezgan arī simboliski tas viss bija. Toreiz man bija tas pirmais projekts. Tas bija festivāla parka pārobežu projekts. Es ļoti labi atceros, kāds bija pamatojums tam visam, kāpēc mums tiešām bija vajadzīgs toreiz jauns festivāla parks. Jo mēs visu laiku runājam par to, cik bagāti ir mūsu Latgale ar māksliniekiem un īpaši ar keramikiem. Un es atceros ļoti labi, ka tas bija mans personīgs pirmais pasākums tajā projekta ietvaros, kad mēs veidām mūsu keramikus un māksliniekus. Andrijs Keškans nedos man samelot, tā bija tiešām pirmā reize, un es visi bijām šokā, kāpēc pirmam kārtam mēs uz turieni braucam un ko mēs tur dabūsim, vai vispār izdosies mums to visu iztirgot, un kā mēs prezentēsim sevi. Un es ļoti labi atceros, cik tie darbi, kurus prezentēja toreiz Anatolijs, bija spilgti, un es reiz saprotu, ka tomēr mēs esam bišķiņi augstāki nekā tās pašvaldības, ar kurām mēs sadarbojamies. Un tiešām jums paldies par to, ka jūs toreiz bija tas cilvēks starp tiem, kuri atbalstīja to projektu. Un es domāju, ka jūs arī varat uzskatīt, ka arī festivāla parkā daļā no tā projekta ir jūs. Paldies! Paldies! Mūsu pilsētā kultūras dzīvi kūrē kultūras un turisma aģentūra un vārds arī kultūras un turisma aģentūras direktorei Kristīnai. Jā. Labdien, man ir liels prieks šodien būt šeit kopā ar jums. Un ziniet, varbūt negribas teikt nekādu oficiālu tādu runu, bet Anatolija no visas sirds gribu jūs sveikt šajā skaistajā dienā. Gribu pateikt jums paldies. Paldies par jūsu ieguldījumu mūsu pilsētā, mūsu mīļajā Latgalē. Mēs ļoti jūs cienam, ļoti lepojamies, vienmēr priecājamies jūs redzēt. Kaut vai ejot pa ielu, vienmēr smaidīgs, gada tirgos, pasaugs aprunāsies, un Anatolija visu to labāko vēlot jums, jūsu ģimenei. Es redzu arī ļoti daudz atbalstītāju, lai Dievs dot jums visiem veselību un lai jūs turpinātu mūs priecēt vēl un vēl. Un arī svētku reizē
Domājot par dāvanu un zinot, kā jau arī minēja domas priekšsēdētājs, cik ļoti jūs arī iegūtat Reizeknes vēstures pētīšanā. Mēs no Reizeknes kultūras turisma centra arī vēlamies jums uzdāvināt šo skaisto darbu. Tātad glezna ar mūsu mīļo Reizekni no mūsu šī gada mākslinieku plenēra. Lai arī tāpat skatoties šie toņi, varbūt iedvesmosieties, jā, un lai arī turpina jūs priecēt. Paldies jums, liels, lepojamies! Es jau minēju savā uzrunā sākumā, ka Anatolijas jau no pašiem pirmsākumiem aktīvi darbojas arī tautas lietišķās mākslas studijā. Un šajā brīdī, jau vairāk kā 10 gadus šo studiju vada Evija Vasilevska. Evija, vārds tev. Ja? Godātais vecmeistar, tā, man liekas, ir jāuzrunā šodien Anatoliju tevi, jo tu klausījies mākslas zinātnieku Jāņa Pujāta nodarbības, lekcijas, priekšlasījumus, kopā pavadīja laiku, un viņš bija tas, kas izveidoja šo sadalījumu, kad cilvēks, kas paņem rokā mālu, ir skolnieks, kad viņš ir māceklis, kad viņš ir meistars un kad viņš ir vecmeistars. Un tevi noteikti var dēvēt šobrīd par vecmeistaru. Jo uzticīgs mālam esi bijis, man liekas, ka drusku vairāk kā 50 gadus. Un es izturēju visus pārmaiņu laikus, visus sarežģītos laikus, un tā ir tava vienīgā lielā nodarbošanās bijusi. Un tāpēc arī jāsaka ir tie vārdi, ka tu esi profesionālis savā jomā. Un neskatoties uz to, mēs izstādē galvenokārt redzam tradicionālo Latgales keramiku. Paldies par to, ka tu uzdrošinies ar savu pieredzi, prasmēm un zināšanām arī atļauties trakas lietas darīt. Tas ir ārkārtīgi apsveicami. Tā ir arī tāda mācība un paraugs topošajiem keramiķiem. Un paldies par to arī, ka tu esi aktīvs savā amata popularizētājs ne tikai Reizeknē, Latgalē, bet arī visā Latvijā. Brauc, neskatoties ne uz ko, piedalies pasākumos, esi gatavs stāstīt un rādīt. Un tu esi arī pirmais, kurš Latgalē sāka podu pēcapstrādi veikt pienā, un to arī atrādīja publiski satiec savu meistaru akcijas laikā. Un paldies par to, ka pilsētas iedzīvotājiem sagādāja milzīgu emocionālu pārdzīvojumu kopā ar Mihailu, realizējot rozes apdedzināšanu Pilskalnā. Ļoti labi atceros šo brīdi, tas bija emocionāli ārkārtīgi piesātināts, daudz cilvēku raudāja, tiešām tas bija ļoti skaisti. Un šobrīd arī šo skulptūru var apskatīties arī Reizeknes Pilskalnu pakājē. Tā kā godātais vecmeistari, lai laba veselība, lai tiešām vēl joprojām ir atbalstītāju pulks un lai joprojām tavus darbus varam redzēt ne tikai Reizeknē, bet tāpat kā šogad arī Republikas izstādēs Rīgā. Paldies! Negaidīti, bet patīkami, jo šajā brīdī tiešām ļoti tāda diena, es teiktu, pasakaina. Es teiktu, ļoti skaista, saulaina. Un kad es ienācu zālē, mēs jau sen esam pazīstami arī. Atceries Pleskavā, kur bijām kopā ar keramiku, tur visu pārējo, un Andris bija ar mums arī. Bet šodien ienāku zālē, un es biju pārsteigta, ieraugot, citu keramiku. Kādu es neesmu redzējusi, tirgus reizes, citu, tā ka man prieks par to, ko jau teica pirms. Jā, ka tu esi drosmīgs, esi ļoti talantīgs, esi tāds dzīves priecīgs, kas ir ļoti, ļoti svarīgs tagad, jo tevi sabiedrot tiešām vienmēr smaids, vienmēr var pārunāt, vienmēr kaut ko novēlēt, izdzirdēt tā, ka lai tev beidzās, lai tas dzīves spēks, dzīves gudrība tagad jau un tās talants priecina gan tevi, gan visus citus. Paldies un apsveicu tevi šajā skaistā. Tematisku cīņu sēdes godā
to, kur tev paldies par mūsu draudzību, par sadarbību vairāku gadu garumā, jau 11 gadu garumā, un paldies par latgaļas popularizēšanu kopā ar mums jautrības latgaļas pasaukumus. Bet ceru, ka tu cik vien varēsi mūs nikot napamēsi. Apsveicu tevi no mums. Tu zini, ka mums šogad paliek tieši 18 gadu, kā es atgādīju. Raizes muzejām 18 gadiem, un tūkstošiem cilvēku ir no Anatolija traukiem pusdienas ēduši un tēju dzēruši. Un man ir interesanti pavērot, kā paņem tasīti vai šķīvīti un vienkārši glauda, pa glazūru glauda cilvēks. Un tad, kad es meitenēm saku, tur ieplīsusi vai šķīvītis vai krūzīte ieplīsusi, jau jāmet ārā. Manas kolēģītes pagriež otru pusi, paskaties šitā pusē, cik skaista. Interesanti bija tad, kad tiešām kaut kas ir jāizmet visam savus mūžs. Mēs izdomājam, ka vajag uztaisīt sētiņas un vienkārši uzkarināt tos traukus, lai turpina dzīvot. Un cilvēki nāk klāta, bet es šito nevaru nopirkt, viņš tik skaists. Viņš it kā tas trauciņš savu mūžu nodzīvojas, bet Anatolijā ieliktā mīlestībā turpina dzīvot tajās it kā pat lauskās. Ne tikai uzreiz, kad to jaunu preci paņem, bet pat tajās lauskās, kurās jau savu mūžu nokalpojušas. Un vēl pēdējais. Šogad arī liels pieteikums, ja? Un mums saruna tāda, es telefons ieslēgts uz skaru, ne jau kaut ko tur daru, un kolēģītes apkārt, un es viņam zvanu, paklausies, un tad nesanāca tāda izmēra, kā pasūtīti. Примерно же есть, jā, примерно, не так. А kolēģīte blakus saka, ko tu piekasies, viņš taču mākslinieks. Tad mākslinieks, tas ir sirds. Es redzu zālē arī daudz tamu amatābrāļu, kas ķeramiķu. Lūdzu, Anatolija. Daudz skari. Un viena no lielākajām ir cilvēciskā spēja saturēt visus viņa ģimenes, lielās plašās ģimenes locekļus kopā. Visiem dāvāt uzmanību, mīlestību. Un Anatolija bija tik spēja.